kā es teicu, apgrozījums 2 līdz 3 miljoni. Vidējais strādnieku skaits 30 pastāvīgo strādājušo skaits. Vadošie darbinieki strādā uz līguma pamata šajā firmā un citās līdzīgās firmās. Tas ir vidējā rādītāji mūsu būvfirmām. Latvijā ir pār 6300 būvfirmām. Es gribētu pieminēt, ka tas ir uz vienu iedzīvotāju 5 reizes vairāk kā Spāriekojas, kur mēs bijām. Tātad manā izpratnē nenormāls skaits, ka Latvijā pietiek ar 3,5 maksimums. Biežāk sastopamais ceļu būvnieks Latvijā būtu kāds būvuzņēmums, kas darbojās ceļu būvas objektā. Tātad šajā objektā ir visbiežāk kaut kas noraksts, pārraksts, tiek bērts zemes un tā tālāk. Tur būvniecības objekta sākumā un beigās ir norādīts plāksnes, kāds būvnieks strādā, tāds dzeltenas plāksnes, katrs garām braucošais var arī uzmanīgi izlasīt, kas ir atbildīgais būvdarba vadītājs un tā tālāk. Un tur pārsvarā strādā īri kādos darba kombinzonos vai atstarojušās vestēs vai ar atstarojušajām strīpām, pārsvarā oranžām, ar logotipu. Vai ir redzams, kurš būvnieks darbojās attiecīgajā objektā. Un, tā. Savukārt par personu runājot, tātad, es jau sācu teikt, tātad, līdz darba tērpā ar atbilstošu identifikāciju, logotipu vai tā tālāk, gan uz apģērba, gan, ja nepieciešams, no darba aizsardzības viedokļa arī uz ķiveres. Ir šī identifikācija, no kāda uzņēmuma tu esi. Ja mēs runājam par uzņēmumu, tad uzņēmums visbiežāk sastopamais strādā šodien šim objektam, un viņš tā kā nezina, kas būs pēc šī objekta. Šis uzņēmums nevar uzturēt patstāvīgu darbu komandu, profesionālu komandu. Viņš ir savācis šo konkrēto objektu, speciālistu komandu, un objektam beidzoties, ja nav nākamais objekts, tad šie speciālisti tiek atlaisti un uzņēmums, tiekot pie jauna objekta, atkal komplektē no jauna šos speciālistus. Ja mēs runājam par personu, tad persona ir, man gribētos būt skarbam, netīrā kombinzonā ar veciem instrumentiem, un šī persona nav droša par savu nākotni. Viņš strādā šodienai, un nav tādas stabilitātes, ka man būs darbs cauru gadu, ka man būs alga ar visiem nodokļiem. Tātad viņš saņem daļu tā, daļu šitā.